Es domāju, nu, davai, lien laukā, čors, ņem, kas būs, bļāns, es domāju, ar kuru zābaku puses īsti. Lūk, tur kā mauca man, bļāvēns. Ej, tu nost. Nu, vo, jaunumi, man sataisīja mašīnīti. Jaunas durtiņas, jaunas bamperas un jaunas krāsiņas. Vēl jaunumi. Šodien ir trešdiena, 27. septembris. Nu, lūk, bet piekdien, 20. septembrī, man saklapēja šito mašīnīti. O, rītēns mētājās bagāžniekā un Zapaskis uzlika aizmugurē. Kaut kāda meitene uz Dienvidu tiltu pielietoja spēku pamanījumiem. Gribēja iegrūst man margās, es neļāvu. Nu, lūk, ar savu Tiguanu, domāju. Tiguans laikam bija, jā. Ieslēdz pagriezienu, lūk, tur kā mauca man, bļāvēns. Ej, tu nost. Vēl apvainojies uz mani. Nu, labi, tās ir viņas problēmas. Nu, kas vēl? Vācam kopā rolleri. Vācam batus kopā. Ņemamies. Nu, lūk. Labi, kamēr vārds pa fikso vienu stāstu pastāstīšu. Sestdien laikam bija. Braucu mājās, uzpildu mocs. Viss vakars jau, viss. Kaut kāds trēlers salūz. Domāju, nu salūz. Pienāk klāt. Viņš saka, bļēns, 2 stundas ņemamies, ritens nokritis. Mašīnas brauc garām, nevar tikt. Mēs nevaram neko izdarīt. Es saku, nu labi. Vai tad šķirbā uzlikšu mocis, nolikšu, pielaidīšu, lai spīta gaisma. Ieslēgšu avarīgs, nu, lai varētu redzēt un ķiberēties. Nu, cilvēki vien piebrauc klāt, paskatās, apmet riņķi, brauc projām, citi tur uzprasa, vai nav vajag palīdzību. Nu, lūk, tur. Kas tur saka, ja baigi steidzās, tur gramāju varēja nobraukt, nu tā. Nu, viņi ņemās, tur es viņam bišķi piepalīdz, tur kā varētu. Nu, lūk. Nu. Tagad piebrauc bērns viens ar pipeļbēmbi. Tāds saka, kas tad notiek? Es saku, nu, nereiz cilvēkiem ritens nokritis un tā. Viņš saka, man vajag braukt tik garām. Es saku, nu rek, tur gar māju var apbraukt. Es saku, redzis, te pat X5 apgriežās riņķi un brauc projām. Es saku, Lexus, jā, tur, jā, kāds steidzās tur gar māju. Bija 9 pāri jau, nu, tā. Jau tāds vēls vakars. Nu, lūk. Viņš saka, es gribu te izbraukt. Es saku, nu, tu nevar te izbraukt, te mocis stāva pretī, nu. Knapi bļēns vieglē tiek garām. Es saku, mocis stāv, neredz, avarīgs salūzis. Viss netiek garām. Viņš saka, es viņu tūlīt pastumšu malā. Es viņam saku, neaiztiec lūdzu motociklu. Nav tavs, neaiztiec. Nedrīkst tā darīt. Nu. Savādāk nāksies rāties. Viņš saka, ko tu te nostājies? Nā. Es saku, klausies, nu, netraucē, palīdz cilvēkiem vai pist nahuj un viss. Nu, nepateic, bet, nu, tā nodomāju. Es saku, netraucē cilvēkiem, strādā, ņemās, es saku, vēls, visi grib mājās, es saku, nu, viņam ritens nokritis, es saku, tūlīt, uzliks jau 5-10 minūtes un viss būs čikiniekā un pārvāksies kaut kur. Un kas nu viņam tur bija darāms? Nu, lūk. A šis ne, jākārt savā pipeļbembi. Un tagad brauc man virsū. Es nekustos. Viņš brauc virsū, es nekustos. Un viņš piebrauc man kājā, sasmērēja manas džinsus šos te. Es nekustējos, sāku taurēt. Bļēns, tur pat no kaimiņu mājām izskrēja cilvēku laukā. Nu, es domāju, ko lai dara. Paņem izvilku telefonu, ieslēdzu un ķipa nobildēju viņu. Bļēns, bildi nesanāca. Nu labi, viņš jau to nezina. Un te viņš rāvās no mašīnas laukā, bļēns, tā kā zvērs no zvēru būra. Sieva viņu turēja aiz rokas. Laikam, jā, nu kā viņš sēdēja labās, nevajag. Nu, es tā komentēju, vienkārši tur tā sieva, jā, tur viņam nevajag vīri, nevajag. Es domāju, nu davai, lien laukā, čors, ņem, kas būs, nu, bļēns, es domāju, ar kuru zābaku puses īsti, vai ar šito, es biju moto zābakos, vai ar pašu purngalu, domāju, bļēns, ja es viņus nosmērēšu, un kas tad būs? Viņš, tūlītās rausies, es saku, nu, labi, nu, nāc, nu, ja jau tu gribi, nu, lai ir, nu. Acīm redzot, sieva saprāts uzvarēja un vecis apmet riņķi un aizbrauc projām. Un tad man tāds, bļēns, tev vajadzēja
minūtes 10, jā, ņemties, čakarēt mozgas, jā, tiem nabaga cilvēkiem, jā, kas tur, bļēns, to traileru mocīja, jā, tur viss, jā, man labi, es tur vienkārši stāvēju, jā, tur, tā. Var teikt, pa lielam tur, ko es tur palīdzēju, bišķi, bet, tas tā. Lūk, viņi ņēmās 2 stundas, es nostāvēju pusstundu, viņi pielika to riteni, un burtiski, arī pārbrauc tālāk, bišķi. Un viens mudaks, bļeķi, atbrauc, un 10 minūtes čakarēja visiem mozgas, ne viņi var strādāt, ne es mierīgi var stāvēt. Kam tas nahren cirks ir vajadzīgs? Kur mēs ripojam, veči? Es nezinu. Nedariet tā labāk. Nav smuks. Ja palīdz, tad palīdz, ja nē. Karma tur kāta, tur plāns, viņi zina, tie plusiņi ir kaut kā jāpelna. Lūk, tā kā es domāju, ka šajā dīvainajā laikā viens otram arī višķi jāpalīdz. Kaut arī pa brīvu, bet, kā ir, tā ir. Ne jau vienmēr var naudu nopelnīt, gan jau viņi pienāks loterijā, superbingo vai kaut kur citur, es nezinu. Kā teica Žiga, lai jums visiem labi klājās, jā, un piemēram muti un tur bla 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 un kaut kas tam līdzīgs. Labi, pagaidām.